Mans vārds ir Līga Grase, un man ir liels prieks jūs redzēt. Tātad es šodien pastāstīšu jums kaut ko jaunu, jūs uzzināsiet kaut ko jaunu par lāzera starojumu, kā to var pielietot, lai varētu miedarboties ar vielām, iegūt materiālus jaunus. Tātad sākotnēji daba ir ļoti gudra un jau izmanto saules gaismu, lai pārveidot to ķīmiskajā enerģijā. Savukārt saules elements izmanto, lai mēs pārvērstu šo te saules gaismu elektrībā. Un šeit ir tā kā iespēja ietaupīt gan savus, gan zemes resursus, jo redzēt šo te tendenci, ka atjaunojamiem zemes resursiem šī tendence, izmaksu tendence krītās, kur pieņemsim dabas gāzes gadījumā ir ļoti mainīgs šīs grafiks. Bet šiem te saules elementiem, viņiem ir arī savas ēnas puses. Viens, ko mēs nevaram nekādā veidā mainīt, tas ir mainīgs gaismas daudzums dažādos reģionos. Tas ir arī diena, nakts, laikapstākļi un viss pārējais, bet otrs, to mēs varam mainīt. Un šeit ir parādīts ļoti vienkāršots grafiks, kāda ir šī tendence, kad 40 gadu jau plānā tā kā zinātnieki pēta šos saules materiālus no dažādām materiāliem, un šeit cīnās par to vislielāko efektivitāti. Kā tad darbojās šis saules elements? Saules elementā tātad šī saules gaisma krīt, un šeit PN pārējā veidojās šo te lādiņu atdalīšana, un savukārt šī barjera neļauj šiem lādiņiem rekombinēties, un tādā veidā viņi rekombinējās šajā ķēdes ceļā, apgādājot mūs ar elektrību. Un kāpēc ir svarīga tieši lāzera apstrāde? Tā ir svarīga, jo mēs varam lokāli iedarboties uz virsmu, viegli integrēt dažādos procesos, tā ir salīdzinoši lēta metode, un pats šis lāzera darbības princips jau ir aprakstīts jau šajos te burtos leizera. Kā lāzerus pielieto saules elementu izgatavošanas procesos, te var redzēt ļoti daudz dažādus piemērus, kā pieņemsim virsmas teksturēšanai, kad, lai mums no virsmas viss tā gaisma neatstrojās, kaut kas arī absorbējās mums tajā pēn pārējais šajā te slānītī. Bet mēs atradām vēl jaunu pielietojumu šiem te lāzeriem mūsu pētījumos, un mērķis bija iegūt šo te pēn pārēju, izmantojot lāzera starojumu, un ar ko mums vajadzētu sākt, mums vajag sākumā dabūt tādu augstas kvalitātes alvas disulfīdu plānās kārtiņas, kur tad mēs veiksim šos pētījumus. Tātad alvas disulfīds, tas ir mūsu pētāmais materiāls, tādā dzeltenā krāsā. Būtiskākās priekšrocības tas, ka viņš ir plaši pieejams zemes garozā, un tas ir netoksisks materiāls, kā arī tam piemīt šī N-tipa vadītspēja. Ja salīdzina ar citiem materiāliem, tad bieži vien ir sastopami arī toksiski. Un kā mēs iegūstam? Tātad šis pulveris reaktorā tiek iztveicēts uz tādu stikla substrāta ar vadošu pārklājumu. Un tas notiek šī temperatūras gradienta ietekmē. Un šeit ir mūsu šis iegūtais pārklājums. Šīs ir iekārtas. Es pats strādāju ar skenējošu elektronu mikroskopiju pārsvarā savā darbā. Un šeit mēs varam iegūt ļoti augstu izšķirtspējas attēlus un arī veikt to šo ķīmisko analīzi. Protams, ir izmantots arī spektroskopijas metods, un būtībā galvenais šis lāzers, ar kuru mēs iedarbojamies uz šīm virsmām. Kāda izskatās šī mūsu virsma, mēs paskatīsimies. Šeit ir šis alvas disulfīds, un viņas augtā kā tāds divdimensionālas nanoplāksnītes, un šeit jūs redzat to pašu šķērsgriezumā, kādā veidā aug šie te kristāliņi. Un nano no sengrieķu valodas izrādās, ka tas ir apzīmē rūķi. Kā mēs varam iegūt šo te otru fāzi, šo te alvas sulfīdu? Mēs varam iegūt, ieliekot šo te materiālu krāsnī, bet kā mēs redzam pēc šīs struktūras, ka materiāls ir ļoti porains, trausls, un mēs iedarbojamies uz visu šo te slāni, bet mums taču vajag šo te pēnu pārēju, mums vajag šo te N-tipa un P-tipa vadītāju. Tādēļ mēs izmantojam šo te lāzeru. Šeit ļoti labi redzēt, kā mums mainās krāsa no dzeltenā uz pelēko. Un tātad šī pelēkā ir šī alvas monosulfīda
krāsa, un ja mēs apgrieztu tā kā domās to paraugu otrādāk, tad mēs redzētu, ka joprojām ir saglabājusies arī šī alvas disulfīda fāze. Un kādēļ tas notiek? Tā ir notikušas kaut kādas struktūrālas izmaiņas. Un tas saistīts ar to, ka sēram šī saistīšanās enerģija ir mazāka, un temperatūras ietekmē mēs iegūstam jau jaunu struktūru. Te es parādu, kā izskatās tieši pēc lāzera iedarbības. Jūs redzat, ka virsme ļoti izmainījusies, kad ir palikusi daudz gludāka, un šo kristālu izmērs arī ir palielinājies. Tas ir būtiski, ir saglabājusies apakšā mums šī alvas disulfīda fāze un augšā šī alvas sulfīda fāze. Un šeit jūs redzat arī šo pašu materiālu, tikai šķērsgriezumā. Tātad šeit mums ir alvas disulfīds, uz ko mēs neiedarbojamies ar lāzeru, un šeit augšējā daļa jau ir modificēta. Tā kā no sākotnēji attēla var redzēt, ka virsme ļoti tāda raupja. Un tad nobeigumā, ja mēs vēl vairāk palielinām šo intensitāti, mums ir iespēja iegūt tādu metālisku slānīti. Un šeit parādīt šī voltampēra rakstura līkne, kas ir diodiska, un parāda, ka mums tiešām ir izveidojusies šī barjera starp šo N un P tipa alvas sulfīdiem. Tas arī tas galvenais mūsu iegūtais rezultāts, un nobeigumā gribētu novēlēt tādu vīziju par zaļāku zāli, tīrāku gaisu, un arī, lai leduslāčiem ir pietiekami daudz ledus, un gribētu jums vēl ļoti daudz ko pastāstīt. Lūdzu, esiet ļoti zinātkāri vienmēr un uzdodiet, lūdzu, man savus interesējošos jautājumus.